Mēdz sacīt, ka grūtos ekonomiskos apstākļos pieaug cilvēku vēlme pēc garīgām, nemateriālām vērtībām, tam, ko citiem varam dāvināt ar labu vārdu, ar mīlestībā sarūpētu dāvanu, sirsnīgu sveicienu. Laiks ir saspringts, ka šķiet esam jau piemirsuši to prieka sajūtu, ko gūs dāvinātājs pasniedzot dāvanu, to prieku, ko gūs devējs. Tāpēc jau patīkami pārsteidzoši bija sniegtais paldies Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņiem un pedagogiem par gatavotajām dāvanām aizgājušajos Ziemassvētkos no ļaudīm, kam ikdiena paiet cīnoties par savu veselību, nereti par pienācīgu vietu sabiedrībā, jo viņi ir tie, kurus dēvē par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Aizvadītā gada nogalē Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņi sagatavoja dāvanas 25 pilsētas bērniem ar īpašām vajadzībām. Klašu kolektīvi raudzīja, kā iepriecināt 15 meitenes un 10 zēnus vecumā no 3 līdz 14 gadiem. Madonas jaunieši pretī saņēma pateicību no tiem, kam dāvājuši prieka brīžus. Artis ar lielu rūpību izgraznoja savu sveci, Milānija domādama labas domas dekorēja savējo, savukārt Ludmila un Vanda svecēm izraudzījās ziedu rakstus. Gribam ar šīm svecēm pateikt mīļu paldies ģimnāzijas bērniem, kuri tikpat mīļi un jauki Ziemassvētkos atbalstīja bērnus, kas ir ar invaliditāti, gatavojot viņiem skaisti Ziemassvētku dāvanas. Bērnu prieks ir bērnu prieks, un viņi patiešām priecājās, vai kādā ģimenē viņš arī nebūtu audzis. Bet varbūt, kā lai to saka, varbūt man pašai, dodot bērniņam, kur tu redzi, ka varbūt šie apstākļi nav tik labi, ja? Varbūt pašai kaut kā tā gribas vēl papildus, vēl iedot kādu prieka devu līdzi. Pateicības akcijas dalībnieki bija patiesi aizkustināti par iespēju apmeklēt skolu. Jūtu, ka bērni ir labi, tikai vajag pareizi audzināt viņus. Ar mīlestību ielikt arī skolā jau. Tikai ar mīlestību, pateicību visiem bērniem. Lai viņi būtu labi, lai nebūtu nekādu strīdu viņu starpā. Un bērni ir jauki, un klasēs ir silti un gaisma. Un viss ir, visu, ko vajag, tikai mācīties vajag bērniem. Mēs to uzturam kā pateicību, tiešām kā labu pateicību par labi paveiktu darbu. Tas tiešām nozīmē daudz, jo tad arī skolēni izjūt to, kad ir bijis mērķis to visu darīt. Apmeklējot klašu kolektīvus, ciemiņi uzsvēra, ka slimība cilvēkus nešķiro pēc to turības, sociālā stāvokļa vai vecuma, un tāpēc par iejūtību un sapratni jārunā jau skolas solā.